Satan very often tries to steal our peace Sātans ļoti bieži mēģina nosakt mūsu mieru in all facets of life, visos dzīves aspektos. especially our commitment to fulfilling the Great Commission. Mūsu kristietības nodošanā. The devil has tricked people to walk into false avenues of peace. Sātans maldina cilvēkus, lai viņi iet par nepareizo ceļu. And when you go into them, Un kad mēs ejam kopā ar viņu, that you're in a bigger pit than beforehand. tad jūs esat lielākā bedrē nekā iepriekš. Many people go to different places to find peace. Cilvēki mēdz doties uz dažādām vietām, atrast tur mieru. Some go to yoga, Daži nodarbojas ar jogu, some go do breathing exercises, daži nodarbojās ar elpošanas vingrinājumiem, some go to false religions, daži pievēršās viltus reliģijām, some get into horrible relationships, daži iesaistās nepareizās attiecībās, some drink alcohol and sleep around. daži aizraujas ar alkoholu un guļ, kur pagadās. We have a generation of people Mums ir vesela paudze ar cilvēkiem, right now that are searching for peace, kas šobrīd meklē mieru, but are going to the wrong places. bet viņi to meklē nepareizās vietās. People a lot of times realize after trying all of these methods Pēc tam, kad viņi ir pamēģinājuši visu šīs metodes, that they haven't found peace. viņi nonāk pie secinājuma, ka tur nav miera.